Lai jums ir žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien mēs klausīsimies tā Kunga vārdus no Lūkas evaņģēlija 3. nodaļas. Augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni Cakarijas dēlu. Viņš gāja pa visu Jardānas novadu, sludinādams grēku nožēlas kristību, grēku piedošanu. Kā rakstīts pravieša Jesajas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Katra ieleja, lai to piepildīta, un katrs pakalns un augurs, lai tiek nolīdzināts, līkumi, lai top taisni, un grāmatas par līdzenu ceļu, un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Un ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja: Jūsu oģu dzimums, kas jūs ir mācījis beigt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cīnīgus atgriešanās augļus, un nesāciet atkal viens otram teikt: Mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Tā Kunga vārds. Lūksim. Mīļotais debes Tēvs, mēs lūdzamies, sveitī mūs ar taviem vārdiem, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un tie ir dzīvības vārdi. Lūdzamies arī mums māci, kā Jēzu Kristus atnākšana mums būs gaidīta savā dzīvē. To mēs tev lūdzamies, tavu mīļā dēla vārdā. Āmen. Par pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu ir daudzi pravietojumi. Un viens no pravietojumiem ir par Jāni Kristītāju. Šis pravietojums ir no pravieša Jesajas grāmatas no 40. nodaļas. Un tā ir zīme, ka pirms Kristus atnākšanas ir jābūt kādam pravietim, kas nāk no tūkstneša. Visi pravieši nav nākuši no tūkstneša. Ir pravieši, kas ir aizgājuši tūkstnesī. Bet tieši šeit ir svarīgs moments, kā pravietis, kas pasludinās Kristus nākšanu, viņš to sāks darīt tūkstnesī. Un tur atskanēs balss, kas saka: dariet Kungam līdzenu ceļu, sagatavojiet Kunga takas. Visu pirms jau lielais jautājums ir, kā gan lai cilvēks gatavojās šādam brīdim. Ja tas būtu kāds zemes ķēniņš, kāds svarīgs ķēniņš, viņam varētu noasfaltēt ceļu, un viņš pa to brauktu. Priekš viņa varētu uzbūvēt lidostu, jaunu lidostu, vai varētu lielu lidmašīnu uzbūvēt un noklāt viņiem sarkaniem paklājiem un vest viņu limuzīnā. Bet kā lai gatavojas Dieva atnākšanai? Kādu tad viņam ceļu? Dievs uz cilvēkiem runā daudzās līdzībās. Bez līdzībām lielākā daļa cilvēku nespēj saprast Dievu vārdu. Un šī ir viena līdzība. Senos ķēniņus sagaidīja organizēts pulks, pavalsnieki gaidīja. Viņi zināja iepriekš, ka ķēniņš brauks, un viņi rūpīgi piedalījās visi šī procesā. Viņi līdzināja ceļus. Bieži vien tie ceļi bija līkumaini, un lai ceļš nebūtu līkumains, tad viņi sapulcināja daudz vīrus, un tie ar lāpstām noraka kādu pamuguru, kādu līkumu.
lai pēc iespējas ķēniņam būtu taisnāks un gludāks ceļš. Un kāpēc viņi to darīja? Lai ķēniņa dusmas nebūtu pār viņiem. Lai ķēniņš justos gaidīts. Protams, ķēniņš ierastos arī pie viņiem, arī tad, kad viņu ceļu netaisīja. Bet tad ķēniņš nejustos gaidīts. Ja ķēniņš jūtās gaidīts, tad var cerēt uz žēlastību, uz ķēniņa laipnību. Ja ķēniņu atmet novārtā, tad ķēniņš nāks uz tiesu. Un Dieva vārdi pravieša grāmatā, Melahijas grāmatā arī rakstīja, ka tas kungs nāks uz lielo tiesas dienu. Tāpēc aicina sagatavot ceļus. Un ja tā ir tiesas diena, tad ir svarīgi, ka mēs dabūjam žēlastību, nevis sodu. Ja tā lielā bargā diena, šausmu pilnā diena ir tiesas diena, tad mums vajadzētu būt to pulkā, kas saņems piedošanu, laipnību, kurus kungs ieaicinās pa savu labo roku un teiks: ieiet manā valstībā jūs tēvu svētītie. Kā gatavoties šai dienai? Dievs nekādā savādākā veidā nenorāda kā caur Jāni Kristītāju sacīdams tādus vārdus: nesiet cienīgus atgriešanās augļus. Beidziet runāt savā starpā, ka jums kaut kas pienāks. Šeit es pārfrāzēju Jāņa Kristītāju teikto. Viņš teica savādāk: nesakiet sacīt, ka Ābrahams jums tēvs ir. Jūdi uzskatīja, un viņi tā mācīja viens otru, ka ja tu esi Ābrahāma pēcnācējs, tad Dievs ir nolicis eņģeli pie ēles vārtiem, lai pat bezdievīgs jūds neiemaldītos ellē. Saprotiet, viņi uzskatīja, ka jūdi būs debesīs tikai tāpēc, ka viņi ir jūdi. Pravietis mums norāda un saka: beidziet runāt, ka jums kaut kas pienāks, ka jūs esat piedzimuši pareizā tautā. Beidziet gvelst niekus, ka jūs tiksiet pasargāti no ēles. Izbeidziet tādas lietas runāt. Jūdi bija tik lepni ar savu piederību šai tautai, ka viņi uzskatīja, ka pagāni pavisam noteikti nonāks ellē. Un ka jūda vienīgais pienākums ir nepielūgt citus dievus, elpus. Viņš pat var būt bezdievs. Galvenais, viņš citus elpus nepielūdz. Tas bija, protams, ļoti ekstremāls uzskats, bet Jēzus dienās tāds arī bija. Mūsu dienās ļoti daudzi uzskata, ka viņi nonāks debesīs, tāpēc, ka viņu tēvs un māte vai vecā mamma bija kristīgi. Otrs, viņi uzskata, ka nonāks debesīs tāpēc, ka paši ir kristīti. Un trešais, viņi uzskata, ka nonāks debesīs tāpēc, ka viņi neko ļoti sliktu nav darījuši. Jānis Kristītājs arī viņiem saka: beidziet gvelst muļķības. Debesīs neviens tā nenonāks. Tāpēc viņš kliedz un saka: sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenes viņa takas, lai viss, kas ir netaisns, to par taisnu, un visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Gribi redzēt Dieva glābšanu, viņa piedošanu, tad gaidi šo dienu.
Tāpēc, ka debesu valstību un mūžīgu dzīvību neiemanto tas, kurš ir piedzimis no miesas. Bet Jēzus teica, tas, kurš ir piedzimis no gara, kuram ir ticība. Un ne jau ticība, kā jūdiem, mūsu tēvs ir Abrahāms, bet tāda ticība, ko pravieši sludina. Atgriežieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. To Jānis Kristītājs arī darīja. Viņš ļoti prasmīgi sludināja, kā atgriezties no grēkiem. Un šeit ir, piemēram, daži piemēri. Viņš saka tā, ja tu redzi kādu trukumā, tad palīdzi viņam. Otrs viņš saka policistiem, ne no viena neizspieviet kukuļus. Esiet mierā ar savu algu. Kādiem citiem viņš saka, tie bija nodokļu iekasētāji. Mēs viņus par muitniekiem saucam, bet viņi bija nodokļu iekasētāji. Un nodokļu vācēji viņš saka, nekrāpieties, ņemiet tik daudz, cik pienākas, sev neņemiet. Redziet, viņš deva ļoti praktiskus padomus. Vārds atgriezties, jā, tas nozīmē pie Dieva, un atgriezties nozīmē arī nest arī kādus redzamus augļus. Tā viņš pamācīja cilvēkus, bet tālāk viņš runāja par kaut ko nopietnāku, par Mesiju, par pestītāju. Kā var redzēt kunga pestīšanu, jo viņš saka, visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Un tālāk viņš runā, pēc manis nāks kāds, kuram es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Jānis Kristītājs skaidri un gaiši saka, es tas neesmu, lai cik es izskatos labs jūsu priekšā. Nāks tik svēts, kam es neesmu cienīgs viņa netīrās sandaļas atraisīt. Un viņš saka, un tas būs tas, kas jūs glābs. Viņš saka, tas būs, kas ar svēto garu jūs piepildīs. Tas, kas ar svētu uguni no debesīm jūs piepildīs. Tieši viņš. Un viņš izdarīs to, ka no jūsu dzīves tiks aizmēsts viss, kas ir pelns. Viss ļaunums un visa netaisnība. Kas tad bija šī vēstī evaņģēlijs? Jo pirmajā brīdī liekas, ka tā ir aicinājums nožēlot, aicinājums atgriezties, jo nāk tiesa, ka nevar saprast, vai viņš mani glābs, Dievs vai nē. Un nevar saprast bieži vien, cik taisnu ceļu jāuzstājas ir, lai tiktu izglābts. Un pareizi pilnīgi tā tas arī ir. Ir ļoti labi, ka nav norādīts, cik cilvēkam ir jātop taisnām. Numur 1 iemesls. Cilvēki, ja viņi zinās robežu, nekad vairāk necentīsies. Viņi nekad arī nepūlēsies. Pirmkārt, labi ir, ka cilvēki nezina robežu un cenšas vairāk. Vēl viena lieta. Ir cilvēki, kurus vēls un grēks nomāca vairāk nekā citus. Un ja vēlams zinātu, kāda ir robeža, viņš parūpētos, lai neviens cilvēks šo robežu nesasniedz. Dievs zina, ka cilvēks savas grēcīgumu dēļ un vēlna dēļ nekad nevarētu sasniegt noteiktu robežu. Atcerēsimies, kas ir noteikta robeža. Tie ir baušļi. Un Dievvārdos ir teikts, ka visi ir pārkāpuši baušļus. Tad, kad robeža ir zināma, tad mēs nespējam viņai pāriet pāri, jo grēks un vēlns kavē mūs. Bet, kad iet runa par Dieva darbu, par Dieva žēlastības darbiem, tad tieši Dievs arī noliek pestīšanu savā žēlastībā.
Un, piemēram, te ir teikts, ka tieši tas kungs, Kristus, savāks un nošķirs graudus no pelvām. Viņš nevērtīgo paņems projām un vērtīgo atstās. No sākuma mēs varētu domāt, ka šī līdzība viennozīmīgi rāda, ka būs kādi dievdīgie taisnie un kādi bezdievīgie netaisnie. Bet atcerēsimies, ka viņš saka, ka viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Tas nozīmē šī uguns, kas sadedzina pelavas, ka tā nāks pār tiem, kas klausās, pār ticīgajiem, par tiem, kas uzklausa, ka svētais gars viņus pārņems un ka dievišķā ugunī visas pelavas no mūsu dzīvēm degs ārā. Viss nevērtīgais. Un tas ir arī evaņģēlis, ka nevis mēs spējam sevi izglābt, ievērojot baušas, bet ka to dara Dievs nākdams un mūsu dzīvē ar lielu spēku strādājās, ar Dieva vārdu, ar svēto garu, kurš mūs pārmāca, pamāca, un ar šo svēto uguni, kurš no mūsu dzīves izslauka un sadedzina visu to, kas ir nederīgs Dieva valstībai. Tā uguns ir raksturīga ar grēku nožēlu, ar savas dzīves pārvērtēšanu. Un cilvēks pilnīgi jūt, kā tas visu liekais, kas agrāk viņam dārgs ir bijis, kļūst nevajadzīgs un nevērtīgs. Ka to, ko viņš ir iemīlējis jau no agrāk, tas viss sadeg. Gluži kā ugunīs, un viņam nav tas vairs vajadzīgs. Dievs atstāja mūsu dzīvē visu vērtīgāko. Līdzīgi tam saka apostolis Pāvils sacīdam, ka mēs būvējam savu dzīvi uz Kristus pamata. Un lai katrs cilvēks lūkojas, ko viņš tālāk būvē. Vai tas būs salvi, sienas, koks, vai tas būs zelts vai sudrabs vai dārgakmeņi. Viņš saka, tiesas diena ar uguni to pārbaudīs. Un viss, kas būs līdzīgs salviem un sienēm, sadegs. Vērtīgais tikai paliks. Šeit ir runa par ticīgajiem. Ko Dievs darīs ticīgo dzīvē? Lūko sludina Jānis Kristītājs. Atgriežamies. Bet šo atgriešanos īsto un patieso darīs Jēzus Kristus. Kāpēc? Tāpēc, ka bez svētā gara nav iespējama īsta atgriešanās. Bez svētā gara cilvēks paliek miesīgs, tāds pats kā bija. Un viņa nožēla ir līdzīga Ēzava nožēlai, kurš gan gribēja atgriezties, bet viņš negribēja garīgās svētības saņemt, bet viņš atgriezties gribēja, lai saņemtu tēva laicīgās svētības. Bet viņš nevarēja viņus vairs saņemt. Vienīgais, ko Ēzavs vēl varētu saņemt, būtu garīgās, jo laicīgās viņš zaudēja. Un kāpēc, ja būtu patiešām nožēla un vēršanās pie Dieva un nevis pie savu tēva Īzaka? Ja Ēzavs cerētu nevis uz savām pirmdzimtā tiesībām, ka es esmu Ābrahama pēcnācējs, es esmu pirmdzimtais Īzakam. Bet ja Ēzavs cerētu uz kunga žēlastību un teiktu, piedod man, es pārdevu savu pirmdzimtību, es noricināju.
tad viņš varētu saņemt atgriešanās svētību. Mums ir tieši tāpatās. Mēs savā dzīvē ar daudzkārtīgiem grēkiem un pārkāpumiem esam zaudējuši daudzas svētības, kas mums būtu laicīgas un kuras mums būtu patīkami baudīt savā dzīvē. Un mēs zinām, ka laiku vairs nevar atgriezt atpakaļ. Un lai cik mēs nožēlot līdzīgi kā Ēzaus, bet izdarīto vairs nevar atgriezt. Bet ir iespējams vēl joprojām saņemt garīgo svētību, kad līdz ar Kristu mēs, kas grēku dēļ zaudējām šo pasauli, ka mēs varam iegūt Dieva valstību. Nekad nav par vēlu atgriezties. Un Dieva žēlastība un laipnība līdz šai aprakstītai tiesas dienai gaida. Un šī žēlastība un laipnība māca un vada visus uz atgriešanos. Lūk, kādā veidā mums jāgaida pestītājs ar viņa otrā atnākšanu. Jānis Kristītājs sludinot nevienu nežēloja. Viņš nežēloja ķēpļus, nežēloja tiesnešus, nežēloja rakstu mācītājus, viņš nežēloja nevienu, un arī pats sevi sacīdams, es neesmu viņam cienīgs pieskarties. Bet viņš sludināja Dieva žēlastību, tikpat noteiktā veidā un sacīja, visa miesa redzēs Dieva pestīšanu. Un to mums visiem novēlu ar garīgām acīm un sirdīm redzēt pestīšanu, glābšanu, kas ir Jēzus Kristus glābšana. Viņa krusta nāve un augšām celšanās. Un redzēt arī to, ka viņš nāk no debesīm, lai glābtu savējos. Glābtu no vēlna un grēka pilnībā, debesu valstībā. To vienmēr atcerēsimies. Āmen.